Kas ķīmiķim stāv leduskapī? Tā, mūsu tu pelmeņus izņēma ārā, ja? Saprotams, ka ķīmijā ir daudz dažādas vielas, kuras vēlams glabāt leduskapī. Principā nesmirt. Ja mēs tā pasmaržosim, jā, kaut kāda ķīmiskā smarža ir, bet nav tā, kā smaržo pēc slimnīcas. Kad man skolas direktors prasa, Juri, kur visa nauda paliek? Visa nauda paliek tajās pudelītēs. Principā es mācu no 1. līdz 12. klasē, un līdz ar to katrai klasē ir kaut kāda sava šķīduma, ko mēs lietojam. Līdz ar to vairāk par 40 dažādiem šķīdumiem tiek glabāti vienlaicīgi. Jā, par eksāmenu sakot, tad es titrēju. Mēs visi esam gatavi. Dažādas pipetes, kas tur vēl degļi dažādi. Tik daudz, tāpēc, ka, ja tu gribi nodrošināt katram skolēnam savu eksperimentu vai vismaz darbību pārī, tad trauku jābūt daudz. Jā, visu laboratoriju, trauku ziņā pārmazgā 2 reizes nedēļā, tāpēc, ka reāli atnāk viena klase, tas ir viena kaste, pēc tam otra kaste, un pēc tam dienas beigās mums ir piekrauta izlietne ar visiem traukiem, un līdz ar to līdz 11. naktī mēs tas vēžam un beržam.